notika tas, kam uz papīra bija jānotiek tāpat. Latvija uzvarēja Itāliju 5-0, pārliecinoši, ierakstīja turnīra tabulā 3 punktus, spēlē Čehiju sagaidīs 3. vietā tabulā. Tomēr komandas kapteinis Jānis Sprukts pēc spēles teica, ka tas ir bijis sliktākais mačs mūsu izpildījumā šajā čempionātā. Tu piekrīti tam? Es laikam nepiekritīšu vispār kopumā. Es gribētu teikt, ka tā bija labākā spēle pret Itāliju, man liekas, kāda jebkad bijusi no Latvijas puses, vismaz cik es atceros. Rezultātu ziņā pilnīgi noteikti labākā, un no otras puses varētu teikt, ka tiešām mums kaut kādās situācijās mazliet veicās, kaut kur pie vārta gūmiem. Mēs zinām, mēs pirms šīs spēles runājam par to, ka Itāļi diezgan labi sedz šīs metienu līnijas. Šoreiz sanāca tā, ka viņi tajās metienu līnijās līdz galam laikam nepagūti būt, jo man liekas, ka 3 vārti tika gūti pēc tādiem rikošetiem. Jā. Un ar to it kā mums paveicās, un sanāca, ka mēs tiešām turējām visu laiku Itāļus pa gabalu no sevis, visu laiku viņiem iekrita kāda vārta pret viņiem, un manā uzturē šī gan nebija sliktākā spēle. Kopumā, ja Jānis runā tieši par čempionātu, nezinu, es uzskatu, ka šī bija laba spēle arī koncentrēšanās ziņā, ka bija tomēr diezgan izturēja no sākuma līdz galam gandrīz. Spēles statistikas daži dati metieni 35-23, tajā pašā laikā pirmajā trešdaļā 10-10. Kā Jānis saka, ja pie 0-0 vai pat pie 1-0 būtu Itālijas izmantojis kādu izdevību, kuras tomēr bija, tad varbūt tā spēle būtu iegūst citu pavērsienu. Pilnīgi noteikti, ja mēs runājam par izdevībām, protams, bija diezgan daudz izdevības, kuras nedrīkst pieļaut, tad izgājieni 2-1 bija, un tādas izdevības nedrīkst pieļaut, un bija pa daudz viņas. Bet, tāpat laikā mēs atradāmies arī visu laiku vadībā, un jāpiekrīt gan tev šoreiz, ka pirmajā trešdaļā, ja bija šie 10 metieni, ja kaut kas būtu iekritis, Itāļi ieķertos, bet, mums, es saku, mazliet paveicās ar to, ka neiekrit. Labi, atsevišķos brīžos, tajos brīžos, kad vajadzēja, labi nostāvēja vārtos Edgars Masāļskis, un es domāju, tā arī bija tā panākuma atslēga, ka tomēr mēs virzījāmies pamazām visu laiku uz priekšu. Un šoreiz tā otra panākuma atslēga varbūt ir arī tā, ka atšķirībā no pirmajām spēlēm, kur sevi labi parādīja un spēles likteni izšķīra līderi, šoreiz trešā maiņa panāca lūzumu, var teikt, spēlē. Jā, tieši tā, trešā maiņa nospēlēja ļoti labi, un mēs jau pirms tam minējām, ka Ķēniņš labi ir iesaistījies spēlē, un arī šoreiz viņš bija viens no panākumu kaldinātājiem. Man liekas, viņi tur savā starpā diezgan labi izskatās. Un arī ceturtā maiņa, labi, viņi vārtus negova, to savu uzdevumu, es domāju, pilnībā izpildīja. Jā, būtībā, man liekas, visi komanda nospēlēja tomēr labi, varbūt pirmās maiņas gribēja vairāk, vairākums nebija tik labs un tā tālāk kaut kas negāja cauri, bet ļoti labi, ka mums palīdz visas maiņas rezultātu sasniegšanā. To liecina arī tāds spēles pieraksts, kā spēlē aizvadītās minūtes. Nevienam nebija vairāk par 20 minūtēm, un tajā pašā laikā no tiem pamatspēlētājiem, kas spēlē, nevienam nebija mazāk arī par 10 minūtēm, kad treneris arī tomēr šoreiz deva iespēju pat 4. maiņa vairākumā pat spēlē. Jā, mēs redzējām, gan Jānis Andersons uzspēlē, gan arī Jāsis uzspēlē. Tā kā ļoti labi, ka Nolans saprata, ka mēs jau esam vinnējuši un jau droši jutās par rezultātu arī un varēja tiešām ļaut pušiem paspēlēt, arī tiem pušiem, kas nav spēlējuši līdz šim. Vai par spēles raksturu kaut ko liecina arī fakts, ka, es jau teicu, 35 metieni mūsējā izpildījumā pa itāļu vārtiem, 15 no tiem aizsargu kontā. Noteikti liecina par raksturu ļoti labi, kad mēs izmantojam vienkārši visus spēlētājus. Tātad tas nozīmē, ka uzbrucēji redz aizsargs, uzbrucēji rēķinās ar to, ka ja aizsargs ir brīvā pozīcijā, tad viņam ir jādod rip. Tas ir patiesībā ļoti patīkam, ka nedomā tikai par to, ka mēs uzbrucēji, ka mums visu laiku jāmet, ka pa aizsargiem mēs aizmirstam. Tātad, ja mums ir brīvs spēlētājs, viņš saņem ripu un šis spēlētājs met pa vārtiem. Tas ir ļoti komandas tāda. Vakar iemet arī gan Krišānis, gan Bārtulis. Vēl viens pavisam patīkams ieraksts turnīra statistikā. Miks Indrašis pašreiz ir starp 3 rezultatīvākajiem spēlētājiem. Pirmajā pieciņnikā vispār tikai NHL zvaigznes. Jā, ļoti gribētos redzēt, lai Miks Indrašs turpina iesākt to, un tiešām patīkam, ka viņam spēle iet no rokas, bet viņam ir, es domāju, jāapzinās to, ka viņam tā spēle iet no rokas, tāpēc, ka viņš strādā riktīgi, viņš visu laiku cenšas, viņš visu laiku
nav atslābinājies vispār, jā, viņam ir labi partneri, protams, kas apgādā arī ar piespēlēm, un cerams, ka nākotnē arī viss būs kārtībā, jo hokejā un vispār sportā visgrūtāk ir noturēt savu, kā saka, sasniegtu. Nu jā, un tad mums tagad tikai jānotur tas uzņemtais temps un uz priekšu uz nākamajām spēlēm. Tieši tā.